Cik maza var būt dzīvojamā māja? 22 kvadrātmetri. Ienākot garderobu jūsu virsdrēmēm un apaviem, vannas istaba, kurā elektriskais dviežāvētājs, loks ar insektsietiem, iebūvēts pods, gaisa, ventilācijas un rekuperācijas sistēma, izlietne ar pēc pasūtījuma izgatavot nelielu finieru plauktiņu, kā arī pilna izmēra duša 120 x 80 cm, pilnībā aprīkota virtuve, veļas mašīna ar žāvētāju funkciju, vieta ūdensboilerim, pilna izmēra leduskapis ar saldētavu apakšā, iebūvēta cepeškrāsns ar mikroņkrāsnes funkciju, iebūvēta arī keramiskā plīts virsma un jaudīgs nosūcējs. Liela atvilkne atkritumu šķirošanai, šeit plauktiņi jūsu traukiem, te atvilkņu bloks un ozolkoka virsma. Norākam dzīvojamā zonā, šeit iekārtoti akustiskie griezti mājīgāks vidas radīšanai, šeit vieta jūsu televizoram un iebūvētais TV galdiņš ar atvilknēm, vieta lielam dīvānam izvelkamam, kas dod 2 papildus guļvietas. Ozolkoka parketa grīda, iebūvēts finieru kāpņu skapis ar ietilpību 1,8 kubikmetru un ozolkoka pakāpieniem. Pirmajā guļamstāvā arī ozolkoka grīdas, grieztauksums 1,10 m. Vietas ir pietiekami 1,80 m platai gultai. Šeit ir 2 logi, kas aprīkot ar insektsietiem, kā arī svaiga gaisa pievads no rekuperātora, kas atrodas lejas stāvā. Siltumsūknis ar sildīšanas un dzēsēšanas funkciju, kā arī aizbīdāmā siena otrā guļamstāvā. Arī šajā otrā guļamstāvā ir 2 verami logi un vieta 2 gultām. Un kopā šajā mājā var izguldīt līdz pat 6 personām. Šī nav vienkārši tukša kaste ar lieliem logiem. Racionāli izmantojot telpu, tā kļūst par foršu dzīvojamo māju.